sveiciens laimes dienā. Bet jūs varat iedomāties, ka man nesanāk šodien īpašā laimes diena. Šodien esot laimes diena. Nesanāk. Man ir muļāšanās diena. Muļāšanās. Un tā būs patiesība. Pareiz, Miedziņ, tu to visu redzi? Un Miedziņš to visu var apliecināt. Nekas nesanāk šodien. Šī ir vakardienas ceļojums. Teikšu arī tā, ka jau vakar tad jau sākās man muļāšanās diena, jo man nepatīk krāsas. Gadās tādi brīži, kad mandala aplis nesanāk. Nesanāk. Un tad šodien es varu tā. Man nesanāk. Es filmēju kādus 2 video. Es gribēju jums pastāstīt par savu pasaules laimi. Īsti tagad izstāstīšu to visu. Šodien ir laimes diena. Pavasara sākums 11. Būs pēc 25 minūtēm sāksies pavasars. Un šodien pasaules laimes dienā Latvija ierindojas 53. vietā pasaulē, un Somija ir 1. vietā. Un tad es domāju vienkārši par to, kas ir laime man. Un, protams, laime ir dvēseles stāvoklis. Es par to tā cēli gribēju izstāstīt, ka tas ir tāds mirklītis, kad sajūties īpaši laimīgs. Par neko, ne par ko. Jā, to es gribēju pastāstīt, un šodien es gribēju būt ar spīdīgām acīm. Īpaši smaidīga un laimīga, bet, ja paskatās, seja man izskatās nogurusi. Ir kaut kādas pumpas uzmetušās. Māja kaut kā ir bēsa, bet tāpat laikā ziniet, kas ir forši. Mums ir krāsniņa, parādīšu. Re, opā. Un tā ir dzīvā uguns. Un to es visu laiku mēģināju uzfilmēt un rādīt kaut kā skaisti, un man absolūti nesanāca. Un beigās rekur. Tā ir vienkārši krāsns. Mans vīrs ļoti gribēja, lai mājās ir krāsns, dzīvā uguns. Un tas ir brīnišķīgi. Un tad es domāju vēl, pastāstīšu par saviem bērniem, kā mēs viņus pieņēmām ģimenē. Protams, bez izskaistinājuma, bet tas man sanāca kaut kā tik haotiski. Un galīgi nelaimes dienas ietvaros. Un tad uzzīmēju mandalu. Lūk, domāju, varbūt man kaut kā palīdzēs tā mandala saskaidroties. Nē, vispār, ja godīgi, palīdzēja. Bet tā nav laimes dienas mandala. Manā iztēlē vajadzēja būt kaut kam skaistam. Un redziet, un dažreiz šādi sanāk. Ļoti gribas skaisti. Man pat salvets uz galda. Ļoti gribas skaisti iededzināt sveces, uzlikt mūziku un nezinu ko vēl, un beigās čiks vien sanāk. Un es vienkārši iedomājos tikai, ka tādā laimes dienā var taču tā būt, ka cilvēks īstenībā sajūtas, es nejūtos nelaimīga, absolūti nē. Bet, ziniet, tāda tā kā samuļļāta. Laikam tā kā īsti pavasarim pienākas. Tāda pēc ziemas, kāda, ziniet, kā ārā, vai tad ir ļoti skaisti šobrīd? Ārā ir tā, un iekšā droši vien arī līdzīgi. Protams, es mēģinu ar hiacintēm, narcisēm un visu, ko uzskrūlēt to iekšējo to pulkstenīt tādu foršāku. Bet, šobrīd sanāca tā. Tāda man laimes diena.